Laipni lūgti podkāstu sērijā, kurā izveidot dzīvi, kurā justies labi. Mēs dzīvojam laikā, kad ir daudz padomu, kā sasniegt vairāk. Šajās epizodēs mēs runāsim par kaut ko citu, par to, kas palīdz cilvēkam dzīvot labāk. Soli pa soli pētīsim būtiskākos dzīves kvalitātes pamatus, balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem, psiholoģiju, nervu sistēmas darbību, un noteikti arī dalīšos pieredzē, ko esmu guvusi vairāk kā 5 gadus strādājot ar vairākiem tūkstošiem cilvēku, gan sievietēm, gan vīriešiem, gan bērniem, gan jauniešiem. Un dzīves kvalitāti nenosaka tas, cik daudz tu sasniedz. To lielā mērā nosaka attiecības, kurās tu dzīvo pati ar sevi. Daudzi cilvēki cenšas izveidot labu dzīvi, neattīstot šīs attiecības ar sevi. Viņi attīsta karjeru, disciplīnu, ieradumus, attiecības ar citiem, bet nevis ar sevi. Un tad rodas šis jautājums, kāpēc, neskatoties uz visu, es esmu kaut ko sasniedzis, es tomēr nejūtos labi. Un es nepiekrītu šai idejai, ka cilvēks var sākt justies labi tikai tad, kad ir sakārtojis savu dzīvi. Un daudzi dzīvo ar šo domu, kad mana dzīve uzlabosies, es jutīšos, nevis uzlabosies, bet es jutīšos labāk, kad nopelnīšu vairāk, kad atradīšu piemērotu partneri, kad būšu pārliecinātāka, kad kļūšu sevis labāka versija. Jā, tad es jutīšos labi, vai kaut kādu mērķi vēl sasniegšu. Bet tas, ko es savā darbā redzu, ir pavisam cita realitāte. Daudzi cilvēki tiešām sasniedz ļoti daudz, un to, ko viņi vēlas, bet kaut kas nenoklikšķi, viņi tik un tā nejūtas labi. Jo tas, ko es esmu sapratusi savā pieredzē, ir attiecības ar sevi mēs nevaram aizvietot ar sasniegumiem. Ja? Un šajā epizodē es vēlos ar tevi paskatīties, ko tad patiesībā nozīmē būt attiecībās ar sevi, kāpēc daudzi no mums to nav iemācījušies, un pats svarīgākais, kā soli pa solim sākt to attīstīt. Jo epizodes beigās es arī padalīšos ar pavisam konkrētu veidu, ar kuru tu vari sākt jau šodien, lai veidotu pavisam citādas attiecības ar sevi un līdz ar to citu dzīves kvalitāti. Un es tev apsolu, ja tu to izmantosi, tu jau sajutīsi tūlītēju rezultātu. Tāpēc paliec līdz epizodes beigām, kamēr mēs soli pa solim aiziesim līdz galvenajam, lai tu spētu izmainīt šo savu dzīves kvalitāti. Ja tu esi jauns šajā kanālā, es esmu Baiba Auziņa, es palīdzu cilvēkiem ieraudzīt veidu, kā viņi var izveidot dzīvi, kurā jūtas labi, un pieeja, ar kuru es strādāju, balstās tieši sevis pieņemšanā, nevis labošanā. Tā ļauj šīm pārmaiņām notikt pakāpeniski, iekļaujot tādu būtisku lietu kā ķermeni, nervu sistēmu, bez šīs piespiešanas un sajūtas, kad ar mani kaut kas nav kārtībā, ar tevi kaut kas nav kārtībā. Un tas nav tikai mans novērojums. Arvien vairāk pētījumu parāda to, ka cilvēku labsajūtu ilgtermiņā nenosaka tikai ārējie apstākļi. Patiesībā ārējiem apstākļiem ir ļoti maza ietekme. Var būt ļoti maza ietekme, ja cilvēks to pieļauj. Tas ir no cilvēka atkarīgs. Protams, ir svarīgi, lai būtu nodrošināts pamatvajadzības, finansiālā drošība, pietiekami labi dzīves apstākļi, taču pēc noteikta laika, pēc noteikta līmeņa arvien lielāku uzmanību, nozīmi sāk iegūt tas, kādas attiecības tomēr cilvēks izveido pats ar sevi. Un šie pētījumi rāda to, ka mūsu labsajūtu būtiski ietekmē tādi faktori kā pašapzinātība, labvēlīga attieksme tieši pret sevi grūtos brīžos. Tad, kad mums izdodas, vai ne, tad, kad mums sanāk, tad mēs esam zirgā, tad mēs esam forši, tad mēs esam gana labi, tad ir forša sajūta, bet, ka mums neizdodas, kas tad notiek? Kas ir tā mūsu attieksme pret pašiem sev? Tāpat labsajūta ietekmē arī spēja regulēt emocijas, noteikti drošas attiecības,
nervu sistēmas elastība. Tieši tāpēc es tik daudz iepriekšējās epizodēs runāju par to, cik svarīgi ir palielināt arī šo stresa toleranci ķermenī, jo nebūs tā, ka vienā brīdī, kaut kādā mirklī, stundā X, Y mūsu problēmas kaut kur izgaisīs, vai viņas izgaisīs tad, kad tiks atrisināts tas, atkal būs nākamā kaut kāda lieta. Atkal būs nākamais izaicinājums. Tāpēc ir svarīgi, ar ko mēs cīnāmies. Mēs vai nu cīnāmies ar sekām, ja, tad tas ir tāds grūts darbs, tas ir smags darbs, un tur liekas, ka dzīve notiek ar mani. Ja, vai mēs gatavojam sevi tam, ka dzīve tāda ir, mēs viņu pieņemam tādu, kāda viņa ir. Mēs šeit esam ieradušies, mēs viņu dzīvojam, un mēs paši sevi izveidojam enerģētiski lielāku nekā mums tā problēma vai tas izaicinājums priekšā ir. Ja, tāpēc stresa tolerances paplašināšanas protokols ir noteikti jābūt ikdienas sastāvdaļa, tas ir 3 reizes nedēļā jāveic, lai tu būtu enerģētisks lielāka. Un, ja vēl tev nav šis protokols, meklē aprakstā un ielādē to jau šodien pat un sāc jau šodien pat. Ja? Viss sākās ar šodienu. Un interesanti arī tas, ka daudzi no mums ir iemācījušies, ka attīstība notiek caur tādu prasību, stingrību pret sevi. Ja? It kā cilvēks augtu tikai tad, kad kad viņš tā kā var sevi nokritizēt, pieprasa no sevis vairāk, ja? Bet nekad nav apmierināts ar sasniegto. Ja? Jo, gan jau, ka arī tu esi pamanījis to, ka tajā mirklī, kad tu kaut ko sasniedz, ir uzreiz tā, ka paiet kaut kāds īsts brīdis, varbūt arī garāks brīdis, un ir atkal nākamais, atkal ir gribās vēl. Ja, doma par to, ka es gribu kaut ko no dzīves vēl pati par sevi nav slikta. Jautājums ir par šo labbūtību, par šo labsajūtu, par to, kur es spēju tā kā apstāties un novērtēt, kur es spēju būt tajā procesā. Ja, arī psiholoģiski Kristīna Nef pētījumi rāda to, ka cilvēki, kuri grūtās situācijās spēj pret sevi izturēties ar sapratni, ja, tieši nevis tikai tad, kad sasniedz, bet ar sapratni, nevis ar tādu paškritiku, vai kāpēc es tā, kāpēc man tur nesanāca, man jau tur, es jau tāda esmu, man jau tādi apstākļi un tā tālāk un tā tālāk. Ja, tie cilvēki, tie, kas ir izkopuši, un tā ir prasme, ko var izkopt, ik viens, arī tu, spēja izturēties ar sapratni, ar iejūtību, ir emocionāli noturīgāki. Viņi vieglāk atgūstas pēc šīm nosacītajām neveiksmēm un retāk līdz ar to piedzīvo trauksmi vai depresijas simptomus un kopumā izjūt lielāku labsajūtu kā tādu. Un tas ir paradoxāli, jo daudziem šķiet, ka tā teikt, kļūstot iejūtīgākiem, maigākiem pret sevi, viņi zaudēs motivāciju. Taču pētījumi rāda tieši ko citu. Viņi rāda kaut ko pretēji, ka cilvēka izaugsme notiek harmoniskāk. Ja, viņi, protams, ka var notikt dažādos veidos. Ja es runāju šeit vairāk par to dzīvi, kurā justies labi, ja, un tur noteikti vairāk varētu būt harmonija, vismaz lielākai daļai. Un arī tad šī cilvēka izaugsme notiek harmoniskāk, ja cilvēks spēj būt tad savā pusē, arī tad, kad kļūdās, tad, kad neizdodas, kad ir dzīvē šīs grūtais kaut kāds periods. Varbūt tas nav par neizdošanās, tas ir par skumjām, ja, ka es palieku ar sevi. Kā arī interesanti ir arī tas, ko rāda pieķeršanās teorija. Ja, tāds Džons Bolbijs un arī vēlākie pētnieki atklāja to, ka tieši mūsu agrīnās attiecības, ja, kā bērnam, ietekmē ne tikai to, kā mēs veidojam attiecības ar citiem, bet arī to, kā mēs veidojam attiecības paši pret sevi. Ja bērnībā bija svarīgi tātad, ja, būt labam, būt ērtam, būt pareizam, ja, tur stipram, neizrādīt emocijas, nepievilt citu, tad pieaugušā vecumā mēs bieži turpinam izturēties pret sevi tāpat. Ja, un
Bet mēs spējam, kas ir vēl ko es novērojis, ka mēs spējam būt saprotoši pret citiem. Ja mēs spējam būt iejūtīgi, mēs izprotam, nu jā, cilvēks ir apslimis, vai tur, un nu jā, cilvēks noliek sev robežas, un, nu jā, tur ir vēl kaut kas pret citiem, bet pret sevi kaut kā tā neizdodas. Ja? Mēs esam iemācījušies rūpēties par citiem, bet aizmirstam tajā pašā laikā savas vajadzības. Jo tas nav nekas slikts par to, ka mēs rūpējamies par citiem. Ja? Jautājums ir tajā, ar kādu resursu mēs rūpējamies, vai mēs pirms tam esam parūpējušies par sevi. Ja? Mēs atbalstam citus, bet pret sevi, ja mēs atbalstam citus, kā piemēram, kāds veido kaut kādu projektu un kaut kas neizdevās. Mēs viņu iedrošinām parasti, vai ne? Tas nekas, tas nav dzīves gals. Paņem mācības stundas, ko tu iemācījies, nākamreiz tev būs labāk. Tad, kad pašiem šis projekts, vienalga, kas tas ir, neizdodas, ja? Te mēs tā kā no sevis, ak, Dievs, kāpēc es tā, nē, nu man vajadzēja šito, nē, nu, un atkal mēs sevi tā kā kritizējam un kļūstam prasīgāki. Vienkārši pareflektē, kā ir ar tevi. Ja, un caur šo mēs nonākam pie ļoti svarīga aspekta, kas ir nervu sistēma. Ja, un arī Stīvens Porģes polivagālā teorijā palīdz saprast to, ka cilvēkam nepietiek tikai ar pozitīvu domāšanu vai tā teikt pareiziem uzskatiem. Lai cilvēks justos patiešām labi, viņu nervu sistēmai, tātad cilvēka nervu sistēmai ir nepieciešama šī drošības sajūta, drošības stāvoklis. Ja organisms ilgstoši dzīvo trauksmē, saspringzinājumā, patstāvīgā, nezinu, tādā modrībā, ja, kaut kas gatavs reaģēt uz organismus visu laiku ir. Tad pat ļoti veiksmīgs cilvēks, jā, protams, ar šiem visiem faktoriem cilvēks var būt nosacīti veiksmīgs, bet viņš nespēja piedzīvot tādu patiesu mieru, patiesu prieku, patiesu piepildījumu un arī tādu klātesamību un tuvību. Un tad parasti, ko viņš dara, šādi cilvēki mēģina vēl vairāk. Viņi mēģina vairāk censties, viņi mēģina vairāk strādāt, viņi mēģina kaut kādā veidā, iespējams, pat sevi vairāk disciplinēt. Un problēma ir tajā, ka cilvēks jau ļoti ilgu laiku šādi dzīvojot, viņš neizjūt šo drošību sevī. Ja, un to arī arvien vairāk apstiprina tādi pētījumi par laimi un labsajūtu, kas ir notikuši Hārvardas Universitātē. Tur jau vairāk kā 85 gadus tiek veikts viens no garākajiem pētījumiem pasaulē, ja, tiešām ļoti garš, par to, kas cilvēkiem palīdz dzīvot laimīgāku un veselīgāku dzīvi. Tu vari iegūglēt, atrast informāciju, ļoti vērtīgi materiāli, ļoti daudz var atrast arī tādus, nu jau tādas atziņas par to, par šo pētījumu. Ļoti interesanti, noteikti būs vērtīgi. Ja, kāds ir secinājums? Ja uzreiz tā pie secinājuma, secinājums ir iespējams, ka tu jau nojaut, kas tad cilvēkiem palīdz laimīgāk un veselīgāk dzīvot dzīvi, ka tas nav, ka tie nav tavi sasniegumi, tā nav tavs slavenības, atpazīstamības līmenis vai bagātības līmenis. Vislielākā nozīme ir tieši attiecību kvalitātei. Un parasti, kad šo dzirdam, mēs domājam par attiecībām ar citiem cilvēkiem, vai ne? Kā tad es pret citiem? Bet savā darbā arī es vien vairāk redzu to, ka šis jautājums sākas daudz tuvāk. Tas ir par to, kādas attiecības tev ir ar cilvēku, ar kuru tu dzīvo katru dienu, jau no dzimšanas brīža, un ar kuru tu dzīvosi līdz savam pēdējam elpas vilcienam šeit uz zemes. Ar sevi. Ja? Ar sevi. Kādas attiecības tev ir ar cilvēku, ar kuru tu dzīvo visciešāk? Ar sevi. Arī Nobela prēmijas laureāts Daniels Kānemans savos pētījumos par labsajūtu parādīja, ka cilvēka apmierinātība ar dzīvi ir tas, kā viņš ikdienā jūtas, un tas
Ja, nav viens un tas pats, jo var būt cilvēki, kuri objektīvi tiešām ir veiksmīgi, bet viņu ikdienas pieredzē ir maz šī prieka, maz šī miera un daudz tāda iekšēja spiediena, vajag vēl sasniegt. Tāpēc es arvien vairāk ticu, ka dzīve, kurā cilvēks jūtas labi, nesāks ar jautājumu, kas man vēl ir jāizdara, ja, ko man vēl sasniegt. Ja, kas ir tas, kas man ir jāsasniedz, kas man ir jāsakārto. Tas sākas ar jautājumu, ja, kas sākās ar jautājumu numur 1, ar ko arī šī epizožu sērija, ja, podkāstu sēriju, ir par attiecībām ar sevi. Ja, tas ir jautājums, kādas man ir pašai attiecības ar sevi. Jo, skaties, tieši no šīm attiecībām izaug un rodas mūsu izvēles. No mūsu šīm izvēlēm rodas mūsu robežas, mūsu attiecības, mūsu veselība, mūsu realizācija un galu galā pati dzīves kvalitāte. Ja, es pati ļoti bieži esmu strādājusi tieši ar izdegušiem cilvēkiem, kuru ķermeņi jau runā pārāk skaļi un nevar vairs nepamanīt fiziskos simptomus. Un mēs soli pa solim ejam, protams, strādājam ar attiecību atjaunošanu tieši ar sevi. Ja, ar sevi. Un liela daļa no maniem klientiem ir bijuši strādāt tieši izglītības jomā, kā skolotājs, bērndārza, audzinātājas, vadītājas, skolos direktori, direktores, bērndārza direktori, ja, tāpat arī uzņēmējs vai arī vienkārši sievietes, nosauksim arī tās par maisaimniecēm, kas rūpējas par saviem bērniem, un viņas ikdienā vienkārši uzņemas pārāk daudz pienākumus uz sevi. Ja, un tad mēs nonākam pie tā ļoti svarīga tāda jautājuma, kas tad vispār ir šīs attiecības ar sevi? Ja? Jo tad, kad es par to runāju, es nerunāju par tagad iešanu no rīta līdz vakaram, sēdēšanu omiņā vai sevis lutināšanu, katru dienu iet uz spā un nepārtrauktu sevi domāšanu, tikai to fokusu uz sevi. Nē. Ja? Es runāju par kaut ko daudz dziļāku. Ja? Es runāju par to, kāds ir tavs kontakts ar sevi ikdienā. Kāds ir tavs kontakts ar sevi ikdienā, kad neviens arī neredz? Ja, nevis tikai tad, kad kāds skatās. Ja? Vai tu pamani to, kā tu darbojies, kā tu eksistē, kā tu veic izvēles, kā tu domā? Ja? Kāpēc tu tā domā? Vai tas, ko tu domā, vai ir tā taisnība? Ja? Kā tu darbojies konkrētās situācijās, ar konkrētiem izaicinājumiem saskaroties? Par konkrētās tēmās, konkrētās jomās vai ar konkrētiem cilvēkiem. Ja? Kas ir tas, kā tu darbojies? Vai tu to pamani? Ja? Kāds ir tavs kontakts ar sevi tajās situācijās, tajās jomās, tajos notikumos? Vai tu pamani, ko tu jūti? Kurā vietā tu to vispār jūti ķermenī? Kur tev ķermenis signalizē? Vai tu pamani to, kas tev patiesībā ir svarīgi? Vai tu spēj tam sekot? Ja? Vai tev pietiek šī kapacitāte, šī tolerance sekot sev, savām patiesajām dzīves vērtībām? Vai tu, tad, kad noliec robežas pret sevi un arī pret citiem, vai tu viņas ievēro, vai tu ļauj viņas tomēr pārkāpt? Vai tu proti sevi nomierināt grūtos brīžos, kad kaut kas neizdodas, kad sakrīt kaut kas virsū, kad ir emocijas sit augstu vilni? Vai tava vērtība, respektīvi tas, kā tu pati sevi vērtē, ir atkarīga tikai no tā, cik daudz tu izdari vai sasniedz? Ja? Attiecības ar sevi, mīļie, nav kaut kas abstrakts. Ja? Tās ir attiecības, kurās tu dzīvo ar sevi 24/7. Ja? 24 stundu diennaktī non-stop. Ja? Mēs bieži vien saprotam attiecību nozīmi ar citiem cilvēkiem. Mēs zinām to, cik ir sāpīgi, ja mūsos neklausās, ja mūs nesaprot,
Ja mūsu vajadzības netiek ievērotas attiecībā pret otriem, ja, pret otru, mūs nedzird, mūs nesaprot, manas vajadzības netiek respektētas, kas notiek? Cik reti tu aizdomājies, ka līdzīgas lietas notiek pret tevi? Cik daudz tu sevi klausies? Cik daudz tu sev ļaus sevi izprast? Cik daudz tu ļaus sev ievērot savas vajadzības? Kā jūtas tavs ķermenis tajā mirklī? Es varu nepamanīt savas emocijas, es varu ignorēt savu nogurumu, es varu gadiem ilgi dzīvot, nepajautājot sev, ko es vēlos. Jā, bieži savā praksē es arī to redzu, kad pat tik elementārām lietām cilvēki nespēja atbildēt, kas man šobrīd vispār būtu vajadzīgs. Kāds atbalsts? Es uz mirkli gribu pārtraukt šo epizodi, lai paziņot ko svarīgu. Mēs bieži dzirdam aicinājumu izzini, izproti sevi. Un jā, izpratne dod mieru un skaidrību. Savā praksē es to saucu par pirmā līmeņa transformāciju. Taču ir brīdis, kad kļūst skaidrs, izpratne pati par sevi vēlamās izmaiņas dzīvē nerada. Pēc 5 gadu darba ar klientiem es varu teikt skaidri, īstās pārmaiņas notiek ķermenī. Ne tikai saprotot, bet piedzīvojot. Tāpēc ar patiesu prieku ziņoju, ka ir atvērta pieteikšanās uz manu online autoru kursu Somatiskās transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis, ar manu tiešu vadību un atbalstu visa kursa laikā. Šis nav kārtējais pašizaugsmes kurs. Tā ir transformācija, kas sākas ķermenī, vietā, kur glabājas tava nervu sistēma, reakcijas, emocijas un neapstrādātie stāsti. Šādā formātā kurs pieejams tikai 2 reizes gadā. Nepalaid šo iespēju garām un piesakies jau šodien. Iespējams, tev liekas, ka nav laika. Starp citu, iepriekšējā kursa dalībniecei Santai, kas pēc profesijas ir grāmatvede, arī tā likās. Bet viņa riskēja un tomēr pieteicās visintensīvākajā dzīves posmā. Rezultāts? Prasmes, kā būt savai laika noteicējai un drosme dzīvot no pieredzes, nevis pieņēmumiem. Protams, Santa arī uzlaboja savu emocionālo stāvokli, atbrīvojās no stresa un citām limitējošām pārliecībām par sevi un dzīvi. Pievienošanās saite zemāk, turpat aicinu tevi iepazīties ar programmu un iedvesmoties no pārējo dalībnieku atsauksmēm, un mēs tiekamies kursā, kur tevi sagaidīs īpaši piemeklēta bonus, lai jau šodien pat tu vari uzsākt iespējams vērtīgāko ceļu pie sevis. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Es vairāk kā 5 gadus veidoju individuālus mentoringus, strādāju individuālā mentoringā. Un individuāls mentorings nozīmēja arī to, ka es biju pieejama WhatsAppā gada garumā, jebkurā brīdī. Protams, ievērojot arī manas robežas, un es neatbildu naktīs vai pārāk vēl vai pārāk agri. Ja, mācu arī cilvēkiem pašiem uzticēties sev. Bet tajā mirklī, kad ir kaut kas ļoti, ļoti daudz, ja, ļoti, ļoti daudz, un ir tas, un ir tas, un ir tas, es uzdodu vienkārši jautājumu. Kas ir tas, kā es tev varu šajā atbalstīt šobrīd? Kādu atbalstu gribi no manis? Ja, kad tur jau ir too much kaut kas. Es nezinu. Atbilde ir, es nezinu. Es nezinu, kas man, ja, tas ir par to, ka es nezinu, kas man ir patiesi vajadzīgs. Kā es varu sevi nomierināt? Kā es varu atgriezt sevī ticību, drosmi un vispārējo? Ja, bet tikpat labi tā ir arī tāda lieta, kas, es nesamelošu, ka manā praksē ir katrs otrais cilvēks reti, kad zina, kas viņam vispār garšo. Ja, kas viņam garšo? Ja, es zinu, kas manai ģimenei garšo, es varu nosaukt visiem bērniem, ko viņiem vajag pusdienās, par ko viņi priecāsies brokastīs, par ko viņi priecāsies pusdienās, vakariņās, kas ir viņu mīļākais našķis, kā es viņu varu iepriecināt, ja kaut kādā varbūt grūtākā brīdī. Varbūt ar ēdienu to nevajag darīt, bet nemoralizēsim šajā
sērijā. Jā, un vispār dzīvē nevajag moralizēt. Bet jautājums, kas garšo man? Par ko es patiesi būtu priecīga, godinot sevi, savu ķermeni, savu dzīvi, ko es patiesi gribētu ēst, ko es izvēlētos. Ja? Es varu, protams, no sevis prasīt vairāk un brīnīties, kāpēc es nejūtos labi, ja? Bet es zinu, ka es pati vienā mirklī stāvēju veikalā un es skatījos ar tukšām acīm, mans skatiens bija tukšs uz plaukta, un es centos saprast, ko tad es patiesi gribu. Un pirmās domas ir to, jāpērk kaut kas, kas visai ģimenei garšo. Gan jau kā atpazīstat, vai ne? Kad jāpērk tā, lai visiem ir. Un tas nav nekas slikts, protams, kad ir jāparūpējas par otru, un jo īpaši par bērniem. Bet es slēdzu ārā paga. Bērniem tur viss mājās ir. Viņiem viss ir, ko ēst. Es atkal domāju par viņiem, bet šobrīd tā kā fokus uz sevi. Ko es gribu? Ja, ko es šajā mirklī patiesi vēlos? Kas ir tas, ko es gribu? Nākamais mans izaicinājums bija atļaut sev to, ko es patiesi gribu. Ja, jo tas atšķirās no kaut kā, ko ēd mana ģimene. Ja, tāpēc arī tik vienkārši jautājums. Ja, pareflektēt, paskatīties, eksperimentēt, izzināt, kas ir tas, kas man garšo, kas ir tas, ko es vēlos ēst, izvēlēties ēdienkartē. Ja? Patiesībā pašapzinātības pētījumi rāda arī to, ka cilvēki, kuri labāk apzinās savas vajadzības, ja? Tātad, ko es gribu, kāds man atbalsts ir nepieciešams, bet ne tikai vajadzības, arī emocijas, reakcijas, arī viņi kopumā izjūt lielāku labsajūtu un veido veselīgākas attiecības. Ja? Tāds viens no ekspertiem, Daniels Golemans, runāja par emocionālo inteliģenci, un tad, kad viņš par to runāja, viņš uzsvēra to, ka pašapzinātība ir pamats visām pārējām emocionālām prasmēm. Jo, skaties, ja es nepamanu, ja tu nepamani, kas ar tevi notiek, tev ir ļoti grūti par sevi parūpēties. Ja tu nepamani, kas tieši ar tevi notiek, tev ir ļoti grūti par sevi parūpēties. Interesanti, ka arī pieķeršanās teorija palīdz paskatīties uz attiecībām ar sevi no cita skatu punkta. Ja bērnībā cilvēks ir jutis, ka viņa emocijas ir pieņemtas, ka viņš var saņemt mierinājumu un atbalstu, tad pakāpeniski šīs attiecības viņš integrē sevī. Respektīvi, tas nozīmē, ka pieaugušā vecumā viņš pats spēj kļūt sev par drošības avotu. Un tas ir lieliski. Tas ir lieliski. Jā, tas ir uz ko tiekties. Aha. Bet, ja gadījumā bērnībā bija svarīgi būt spēcīgam, stipram, neizrādīt emocijas, nepievilt citus vai visu laiku pielāgoties, tad pieaugušā vecumā cilvēks bieži vien turpina dzīvot tādās pašās attiecībās jau pret sevi. Ja, ka viņš nepamana savas vajadzības, viņš neatļauj sev just, viņš pieprasa no sevis konstanti vairāk, ja, viņš nespēja pat atpūsties, pat ja ir tāda iespēja, viņš dzīvo ar sajūtu, ka vispirms kaut kas vēl ir jāpierāda. Ja, un tad viņš meklē tuvību, protams, ar citiem, kas ir ļoti cilvēciski. Ja šis Hārvardas 85 gadu ilgais pētījums parāda, ka attiecību kvalitāte ir viens no būtiskākajiem faktoriem cilvēka veselībai un labsajūtai, ja? Par ko es minēju iepriekš. Un caur klientiem redzu, ka arī, ja mēs runājam par tādu tuvību ar citiem, tad šāda tuvība sākas no sākuma, kad mēs izejam tādā tuvību attiecībā pašiem pret sevi. Ja, jo ir ļoti grūti būt pa īstam
tuvās attiecībās ar citu cilvēku, ja es neesmu kontaktā ar sevi, savām emocijām, vajadzībām un robežām. Ja, tas ir grūti. Esmu strādājis arī ar pāris pāriem, un tieši šo esmu ļoti daudz novērojis. Tāpēc katru reizi, kad pie manis nāk pāris, mēs strādājam ar katru atsevišķu. Ja? Jo attiecības sākas ar sevi. Ja? Attiecības ar sevi nozīmē to, ka es sevi pamanu, ko es jūtu, es pamanu savas vajadzības, es spēju būt blakus sev klātesošs, atbalstošs arī tad, kad man ir grūti, es spēju sev nomierināt. Es saprotu, ka mana vērtība nav atkarīga no maniem sasniegumiem. Ja, un, ja, tā tad arī te ir ļoti interesanti par to pašu Stīvenu Porģers skatījumu, kur polivagālā teorija parāda to, ka cilvēks nevar būt atvērts tuvībai, priekai, zinātkārai attīstībai, ja viņa nervu sistēma dzīvo šajā pastāvīgajā apdraudējuma sajūtā. Ja, tāpēc attiecības ar sevi nav kaut kāds psiholoģisks jēdziens, tas ir fizioloģisks process. Ja, un tas nozīmē to, vai mans ķermenis jūtas pietiekami droši, lai es vispār varētu sajust sevi. Ja? Vai es spēju palikt kontaktā ar sevi arī tad, kad man ir nepatīkamas emocijas? Tad, kad mums ir patīkamās, tad jau viss labi. Bet kas notiek, kad ir nepatīkamās? Vai es spēju palikt kontaktā? Ja? Ne tikai emocijās, bet arī tad, kad es esmu nogurusi, apjucis, nobijusi vai vīlusies. Tieši tur, mīļie, sākās attiecības, patiesas attiecības ar sevi. Ja? Nevis kaut kādā mirklī, punktā, x stundā, y, kad viss ir ideāli. Ja? Bet tad, kad tu kļūsti par to cilvēku, kurš pats sevi spēj sadzirdēt, saprast un atbalstīt. Un tāpēc es gribu tev iedot ļoti spēcīgu jautājumu. Ja, patiesībā šis ir jautājums, kuru bieži es arī uzdodu saviem klientiem, kas ir aizgājuši tālu no sevis. Un šis jautājums ir ārkārtīgi vienkāršs un transformējošs. Iespējams, tu to vēlēsies pierakstīt. Es būtu ļoti priecīga, ja tu to pierakstītu sev notos, kā atgādinājumu, varbūt uzliktu pat kā reminderu kādu laiku, kamēr tu veido šīs attiecības ar sevi, un dienā iečakoties vismaz vienu reizi ar vienkāršu jautājumu. Ja es pret sevi izturētos tā, kā es izturos pret sev mīļu cilvēku, piemēram, bērnu vai kādu, ko tu ļoti mīli, kas ir tas, kas tavā dzīvē varētu būt citādi? Ja? Tad vēlreiz, ja es pret sevi izturētos kā pret sev mīļu cilvēku, ja? Biežāk tie ir bērni. Varbūt kādam bērni nav, tas būtu jebkurš mīļš cilvēks, var būt partneris, tie var būt vecāki, tie var būt krustvecāki vai vienalga kas. Ja? Kas manā dzīvē būtu savādāk? Jo padomā, iedomājies, ja tavs mīļais cilvēks, ja, paņemsim kā piemēru partneris, viņš būtu pārguris. Ja, viņš būtu noguris, nostrādājies, varbūt pārstrādājies. Vai tu tiešām viņam teiktu, saņemies, ja beidz sūdzēties, pacenties vairāk? Ja? Varbūt, ja tu pret partneri esi prasīga, varbūt tas pret bērnu. Ja? Tu redzi, viņš ir noguris, ja? Viņš ir pārguris, viņš ir pārstrādājies. Ja? Ko tu darītu? Visticamāk, tu viņu nedzītu, tu viņam neteiktu saņemies, ja tu viņam neteiktu vārgulis vai beidz sūdzēties. Visticamāk, tu viņu uzklausītu. Ja? Tu redz, ka viņš ir pārgurusi. Viņu uzklausīt, tu gribētu saprast, kas tieši notiek. Tu būtu ieinteresēta, nevis nosodošs. Tu vēlētos saprast, kas tavu mīļo cilvēku ir davedis tik tālu, lai atbalstītu. Ja? Un to visu pret sevi. Ja? Ja tavs mīļš cilvēks kļūdītos, par ko es runāju arī jau epizodes sākumā, ja?
Tu viņam tur neteiksi, tu atkal viss esi sabojājis, tu neko neproti nekad, ja? Kāpēc ar citiem tas nenotiek? Visticamāk, tu vienkārši pateikt, nu jā, nu tu kļūdījies, kļūdīties ir cilvēcīgi. Viena neveiksme jau nenosaka cilvēku vērtību. Ja? Visiem tā gadās. Tas ir normāli. Kļūdas ir daļa no procesa. Super, tu tagad izprati šo, un tad tu tagad šito ņems kā mācības stundu, un tad tu turpināsi šādi. Bet cik daudzi no mums izturst tā pret sevi? Mirkļos, kad mēs kļūdamies. Kā mēs kļūdas uztveram? Un ir vēl vesela epizode par to, kļūdīties droši. Ja? Daudz no mums pret sevi izturas daudz prasīgāk nekā pret jebkuru mīļu cilvēku. Ja? Pat nemīļu citu cilvēku. Ja? Ja? Un tas šķiet normāli. Esam pieraduši sevi žmiegt, spiest, kritizēt, ja? No sevis prasīt vairāk. Ja? Pieraduši domāt, ka, ja kļūsim maigāki pret sevi, kļūsim slinki vai apstāsimies. Starp citu, noteikti es arī gatavošu vienu epizodi. Es kopš šī epizode tiek ierakstīta 2026. gada jūnijā, un es kopš 2025. gada septembra dzīvoju bez plāna. Maigums pret sevi. Un tā nav apstāšanās. Ir tik daudz foršas lietas notikušas, un es gribu jums padalīties ar savu stāstu tajā mirklī, kad būs vesels gads apgājis apkārt. Ja? Noteikti būs epizode. Es tā domāju, ja nē, turiet mani pie vārda. Ja, varu tā kā es neko nepierakstu. Ja, nē, nav tā, ka es pilnīgi neko nepierakstu, bet ļoti maz kaut ko pierakstu, sev atgādinu. Tad es rīkojos no šodienas, no sevis sajušanas, no savu vajadzību likšanas kā prioritāti, un no tā es veidoju šo savu dzīvi. Ja, tāpēc, jā, joprojām viss, nekur es neesmu apstājusies, es neesmu kļuvusi slinkāk. Tieši otrādi, ja? Bet par to ir cita epizode. Un arī pētījumi rāda ko cita. Ja? Šī manis pieminētā Kristīna Neff pētījumi parāda to, ka cilvēki, kuri izturas tātad pret sevi ar šo lielāku sapratu un cilvēciskumu, ja? Nevis ar tādu nepārtrauktu paškritiku, ir emocionāli noturīgāki un arī tiek galā labāk ar stresu, kopumā izjūtot lielāku labsajūtu. Un atkal, ja viens cilvēks to var, arī tu to vari. Ja? Tas nav par to, tas nav par jautājumu, lai tu beigtu vai lai tu vispār sāktu sevi žēlot. Ja? Tas ir par tām attiecībām. Par attiecībām ar sevi. Ja? Tagad ja tu varētu tā nodalīt to savu pusi, ja tu dzīvo ar cilvēku, kurš tevi visu laiku kritizē. Ja? Mēs tā kā noņemam to savu otru es. Ja? Nekad nav apmierināts, vienmēr pieprasa vairāk, reti pamana, cik ļoti tu centies. Vai tu justos labi šajās attiecībās? Droši vien jau, ka nē, vai ne? Bet ļoti bieži mēs tieši šādās attiecībās dzīvojam paši ar sevi. Un tad mēs brīnamies, kāpēc ir tik grūti just mieru, kāpēc ir tik grūti tā kā pa īstam atslābt, kāpēc ir tik grūti sajust prieku, kāpēc ir tik grūti piedzīvot patiesu tuvību ar citiem. Ir grūti saņemt tuvību no citiem, ja iekšēji dzīvojam visu laiku šajā vērtējumā. Ja? Tāpēc es aicinātu sev pajautāt, padziļinot iepriekš minēto jautājumu, ja es pret sevi izturētos tā, kā pret savu mīļu cilvēku, kas manā dzīvē būtu citādi? Iespējams, tev nāk šīs atbildes vairāk atpūstos iespējams. Varbūt es retāk sevi salīdzinātu. Varbūt es biežāk teiktu nē, varbūt es biežāk citam kaut kam teiktu tieši jā, varbūt es sev piedotu, varbūt es sāktu attīstīt prasmi vairāk uzticēties sev, varbūt es mazāk dzīvotu citu gaidās, ja? Varbūt es beidzot ļautu sev pamanīt, ka visu šo laiku esmu centusies par daudz. Ja? Un varbūt tieši tur arī sākas dzīve, kurā tu jūties labi, kurā cilvēks var justies labi. Brīdī, kad tu veido citādas attiecības ar cilvēku, ar kuru tu dzīvo katru dienu, ar sevi, mīļie.
Es nepiekrītu idejai, ka sevis pieņemšana nozīmē šo pasivitāti. Tieši otrādi. Ja? Tas nav attiecības ar sevi, nav par sevi žēlošana. Ak, es nabadzīņš, ak, es nabadzīte, man tur tādi apstākļi. Nē, tas ir par to, kā es kļūstu par cilvēku, kurš sevi nepamet nekādos apstākļos. Tieši otrādi iedrošina. Tu kļūsti par savu kvēlāko fanu, ja, karsēju meiteni, ja, karsēju meiteni, kurš sevi iedrošina. Un cilvēks, kurš sevi nepamet, kurš sevi nenoniecina, var attīstīties daudz tālāk nekā cilvēks, kurš sevi nepārtraukti kritizē. Ja? Un ja tu vēlies sākt veidot dzīvi, kurā jūties labi, es tev aicinu to nedarīt, sākoties ar liekot sākotnēji lielus mērķus. Sāc ar ļoti godīgu jautājumu, zinot, ka tev ir ļoti daudz laika vēl, ja nekas dzīvē nav jāsasniedz vakar. Es zinu, ka mēs ļoti bieži to gribam, kad tu gribi rezultātu jau vakar, ja? Bet sāc ar godīgu jautājumu un ļauj sev pasēdēt ar viņu, sajust godīgi, kā man šobrīd iet, kā man klājas. Ja? Ko es šobrīd vispār jūtu? Kas man ir vajadzīgs šobrīd? Ko es varu sev iedot? Ja? Kā es varu būt sev blakus, atbalstīt sevi, iedrošināt? Kas man ir jādara? Konkrētas darbības. Vai arī tu vari uzdot vienu jautājumu, ko ir ļoti iemīļojuši mani klienti un pēc kura uzdošanas tie atgūst skaidrību un mieru. Un šis jautājums ir tāds, ka tu apstādini sevi dienas, nezinu, spēcīgākajā virpulī, ja tāds tev ir un tu esi kaut kur nomaldījies, vai tu esi pārslodzē, un pasēdi, pelpo dažas elpas un pajautā, kas ir tas, kas man patiešām šajā mirklī ir pats svarīgākais izdarīt? Kas ir tas, kas man šodienā, ja tu tevī sagāžās, varbūt, nezinu, no visām pusēm pēkšņi ļoti daudz lietas, nevienmēr tās lietas ir jāizdara uzreiz. Ja? Protams, varbūt, ja tu esi kādam sasolījis vai kaut kā ir, tu esi iepriekš es izveidoju savu dzīvi, ka tu esi visus glāb, tad tāda situācija arī var būt. Ja? Tāpēc ir ļoti vērts uzdot šo jautājumu, kas ir tas, kas man patiešām šajā mirklī ir pats svarīgākais, pats nozīmīgākais. Jo ja es to neizdarīšu, tad citam nekam nebūs nozīme. Pieredzē redzu, cik daudz nokrīt darba lietas. Dažreiz tas ir tik vienkārši kā diendusa. Atgūt spēkus, 10 minūtes pasēdēt klusumā, pelpot. Atjaunot kontaktu ar sevi, dabūt sev enerģiju, varbūt augšā. Ja, ja tu zini, ka tev tiešām vēl ir jāizdara 3 darbi, tā kā must have, obligāti. Ja, tad tās 10 minūtes ir vajadzīgas enerģijas apgūšanai, un tas pārējais var atlikt uz rītdienu. Un vispār saprast, varbūt tu pārāk daudz uzņemies un tev vajag deliģēt. Šis ir viens no manu klientu visnozīmīgākajiem jautājumiem, pēc kura uzdošanas tie tiešām atgūst skaidrību un mieru, un arī tu to vari. Ja? Ja tev šī epizode atsaucās, un tu jūti, ka vēlies ne tikai tā kā beigt saprast, ja, ar prātu šīs tēmas, bet tiešām iet tajā praksē, dziļāk izzināt sevi caur ķermeni, caur emocijām, caur savu iekšējo pieredzi, es tev vēlos uzaicināt turpināt šo ceļu kopā ar mani. Pavisam drīz, 19. septembrī, sāksies somatikas kurs manā vadībā. Somatiskais transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis. Tas viss ir online. Tajā mēs plašāk skatīsim jautājumus, par kuriem es arī šodien pieskāros šodienas epizodē. Mēs pētīsim to, kā veidojas attiecības ar sevi, kā iemācīties sajust savas vajadzības, kā labāk izprast nervu sistēmu, kā veidot veselīgas robežas,
attīstīt emocionālo briedumu un soli pa solim veidot dzīvi, kurā tu jūties patiesi labi. Mēs arī pievērsīsimies tuvības un intimitātes tēmai, ne tikai attiecībās ar citiem cilvēkiem, bet vispirms attiecībās ar sevi. Ja? Jo spēja piedzīvot tuvību, atklātību, patiesu kontaktu ar otru cilvēku bieži sākas ar spēju būt kontaktā tieši ar savām emocijām, vajadzībām, robežām un savu ķermeni. Ja? Dzīves kvalitāte, kā jau es minēju, neietekmē tikai tas, ko mēs sasniedzam, bet arī tas, cik daudz tuvības, piederības un dzīva kontakta mēs spējam piedzīvot ikdienā. Tajā būs maz teorijas, vairāk prakses, kas aizvedīs tev pie noturīgiem rezultātiem. Jo ar saprašanu viss nepietiek. Ja? Pārmaiņas mums sākās tajā brīdī, kad mēs sākam veidot citādas attiecības ar sevi. Ja jūti, ka šis ir tavs, es būšu priecīga tevi satikt somatikas kursā, pievienošanās linku un aprakstu, par ko mēs tur darīsim, kā arī ieraudzīt, varēs izlasīt arī iepriekšējo kursantu atbildes. Tas ir tas, ko viņi piedzīvoja, atradīsi visu šajā aprakstā. Ja? Un, ja tu vēl neesi abonējis šo kanālu, es to aicinu izdarīt tagad, jo šajā sērijā mums būs, šajā podkāstu sērijā būs vairākas epizodes, un es ticu, ka tu negribi palaist arī nākošo epizodi, jo tā būs tieši tēma par to, kā tad sajust sevi. Un sajust sevi nav ezotēriska ideja. Ja? Man šķiet, ka šai frāze sajust sevi ir kļuvusi varbūt pārāk bieži lietot, ka cilvēkiem tā arī sāk izraisīt skepsi. Ja? Tas nenozīmē dzīvot emocijās. Ja? Sajust sevi nozīmē būt kontaktā ar savu iekšējo informāciju. Un šajā epizodē nākošajā, kas būs par sevi sajušanu, es iešu dziļāk. Paldies tev liels, ka tu biji kopā ar mani, un uz tikšanos nākošajā epizodē vai arī somatikas kursā.